Ja bērniņš ir kautrīgs un nav bijis kopā ar citiem bērniem vai citiem pieaugušiem, ir vairākas lietas, ko var darīt, lai viņu sagatavotu. Piemēram, var doties uz bērnu laukumiņiem vai vietām, kurā ir citi bērni. Var noteikti doties arī uz to vietu, kur atrodas bērndārs, lai bērns redzētu, kas ir šī vide. Noteikti var paskatīties arī video, kā izskatās bērndārs, ko tur bērni dara. Un ļoti ieteicams būtu, ka tomēr ir iespēja bērnu atstāt kaut uz īsu brīdi ar kādu citu, piemēram, ar draudzeni, un pamazām bērnu pieredzināt pie citiem cilvēkiem. Es esmu sagatavojis kursu, kā sagatavot bērnu bērndārzu, kur es stāstu, kā palīdzēt bērniņam, ja viņš ir kautrīgs, lai viņš vieglāk iejustos un būtu mazāk raudāšana, vieglāk būtu šķirties no vecākiem. Var noklausīties šo kursu, spiežot uz saites.